Ne katrs darba dienas beigās uzdrošinās kājās uzaut skriešanas apavus un doties skrējienā. Pirmajā publiskās skriešanas seriāla posmā Alūksnes pavasaris 2016 tādu skrējēju bija teju 100. Kā noskaidrojām, tieši šis tautas skrējiens bijis profesionālās karjeras sākums vairākiem Alūksnes sportistiem. Un noteikti jāmin, ka no orientēšanās seriāliem tas ir iznācis pasaules čempions Edgars Bertuks, kas ir mācījies gan Strautiņu pamatskolā, absolvējis Alūksnes ģimnāziju, un šogad mēs ar lielāko lepnumu uz Rio de Janeiro pavadīsim vieglatlēti Ilonu Marheli, kas startēs maratonu distancē, bet viņa sākusi tieši šeit. Ilona Marheli ir vieglatlēte un maratoniste, kas pērn kvalificējās 2016. gada Olimpiskajām spēlēm Rio. Viņas personīgais rekords maratona distancē ir 2 stundas un 38 minūtes. Starp ikdienas treniņiem uz Alūksni atbraukusi ciemos pie vecākiem, izmantojot iespēju piedalīties arī skriešanas seriāla pirmajā posmā. Lai arī ikdienas treniņā viņa noskrien pusmaratona distanci, šoreiz skrējiens bija simbolisks. Noskrēju gandrīz 2 kilometrus. Kāds sajūtas pēc 2 kilometriem? Ļoti foršas, jā, ļoti baudāms, patīkams skrējiens, smuks laiks, vējš gan ir augsts, bet jebkurā gadījumā laiks foršs. Nekāda vaina, paskrēju kopā ar ģimenes locekļiem, forši. Uz dalībnieku numuriem uzrakstīts ielūdz Interes Dambis, un ne bez iemesla. Viens no Latvijas izlases spēcīgākajiem bobslejistiem stūmējs Interes Dambis izraudzīts par seriāla patronu, kurš pirmajā posmā noskrēja 3 kilometrus. Kā ir tiem bobslejistiem ar skriešanu uz tu vai uz jūs? Uz tu noteikti, bet uz garajām varbūt tā kā uz jūs. Mūsiem arī, teiksim, 2 reizes gadā ir 12 trīnīgs uz laiku jāskrien. Tas obligāti visiem. Tā kā priekš veselības šķiet ir vienkārši ideāli. Prūša kungs mums vairāk ne to iztīvu, bet vairāk to gribas spēku pārbaudīt, teiksim. It kā tu skrieni, visiem svari lieli, bet ka tu nevari un tev jāvari. Vairāk tagad disciplinē. Skriešanas seriāls ir sadalīts 6 kārtās ar mērķi popularizēt skriešanu kā pieejamāko aktīvās atpūtas un fizisko spēju pilnveidošanas veidu. Skrējiena seriālā visvairāk piedalās skolas vecuma bērni, bet netrūkst arī pieaugušo, kas nākuši uzlabot veselību. Kādas sajūtas pēc skrējiena, cik daudz noskrējāt? 3 kilometri forši. Jau patīk. Ikdienā arī skrienat? Jā, es esmu fitness treneri. Man tas ir dzīvesveids, nevis tāda izklaide. Cik daudz noskrējāt? Kilometru. Kādas sajūtas noskrienot kilometru? Labs. Esmu priecīga. Kādas attiecības vispār ar skriešanu uz tu vai uz jūs? Šogad jau uz tu. Kādā ziņā, cik daudz skrien? Tagad 2 reizes nedēļā, tas ir katru dienu 3 kilometri. Gatavojies kādām sacensībām? Īpaši nē. Tāpatās prieka pēc. Jā.